esmu Andris Šūba. Esmu pirmais kameras asistents, jeb asuma regulētājs, un darbojos aptuveni 18 gadus. Mans darbs ir galvenokārt skatīties un domāt līdzi tam, kāds ir kadrs, kas notiek kadrā, kurā brīdī vajadzētu pārvest asumu, vai attiecīgi, kur viņš ir vajadzīgs vai nav. Tur ir gan iesaistīta gan loģika, gan tehniski precizitāte. Tad es apspriežos ar operatoru, jeb izdomāju pats, ja mēs esam vienojušies par to, kā aptuveni tam vajadzētu izskatīties. Tā galvenā doma ir tā, lai tajā kadrā šis mans fokus radītu vajadzīgo sajūtu kādā brīdī vai vienkārši būtu tehniski izpildīts. Tad tur ir galvenie apmēram 3 tehniskie cilvēki, kas ir video, playback operators, tad kameras tehniķis un focus pullers. Tad focus pullers, kas mēs esam regulētājs, tad viņš ir atbildīgs par visu brigādi, bet es uzskatu, tāpatās katrs no šiem profesiju pārstāvjiem ir atbildīgs par savu konkrēto uzdevumu. To arī ir mainījies focus puller pienākumi, jo strādā ar daudz šaurākiem dziļuma asumiem. Tāpēc, kad visu var redzēt monitorā un ir lielāka iespēja uzreiz novērtēt, vai šis kadrs ir izdevies vai nav izdevies. Tiek iziets mēģinājums, kurā man ir iespējas redzēt, kas notiks mēģinājumā, kur kas stāvēs, izmērīties, paredzēt lietas un izdomāt, kā es organizēšu to savu asumu griešanu. Un tad, attiecīgi, kad mēs filmējam, tad es ar savu pulti pie monitora sēžu un griežu attiecīgi asumu no vai nu objekta kustības vai pie fārfokusiem no viena uz otru, piemēram, uz runātāju vai atpakaļ. Tas ir katru reizi savādāk. Kādā brīdī vienkārši, lai radītu kaut kādu maģiskāku skatu, es nogriežu uz kādu objektu un cilvēks vienkārši iziet nefokusā kaut kur ārā. Tas rada kaut kādu noskaņu. Bet vispār tas ir diezgan tehnisks darbs. Nokļuvu es nekā īpaši mācoties, vai tā es vienkārši sāku palīdzēt uz kino laukumu, ar kaut kādiem palīgu darbiem, gan video darbiem, gan vienkārši kaut pie kādām lokācijām. Man piedāvāja gan iet uz pa lokāciju kaut līniju vai ID līniju, bet arī tehnisko šo te kā video un tam līdzīgi. Man šis tehniskais likās vairāk saistoši priekš manīm, un tad es vienkārši aizgāju šādā veidā. Sākot ar video, tad nākošais, kas bija ar tehnisko, un kādus 6 gadus jau esmu nokļuvis focus pulleru. Tā laikam ir tā lieta, ko es vairāk izbaudu, ka tā mūsu darba vide katru reizi, kādā ziņā no lokācija viedokļa mainās. Mēs laiku kaut kur braucam. Es iepriekšējā dienā pat dažreiz nezinu, piemēram, kas būšu Lietuvā nākošajā dienā vai ko tam līdzīgs pieceļos un apskatos to izsaukumu lapu, un tad mēs braucam uz kaut kurieni, kur mums ir paredzēts. Tas ir ļoti interesanti. Savādāk mums ir ļoti intensīva diena, kas paiet diezgan ātri, jo mēs visu laiku esam tādā darba dunā. Es domāju, ka jābūt pacietīgam. Es domāju, ka nepacietība vispār ir diezgan degradējuša īpašība cilvēkam. Kārtība. Es domāju, ka tās tādas īpašības, kas jebkuram cilvēkam visur, tādā ziņā, lai strādātu kaut kādu darbu, jābūt darba mīlestībai, jābūt labai komunikācijai ar cilvēkiem. Lai šajā profesijā sāktu strādāt, ir jābūt vienkārši pacietīgam. Jābūt pacietīgam, jāizraujās ar tehniskām lietām. Nav jādomā par kaut kādu. Man liekas, ka lielākā problēma varētu būt, ja kāds grib būt operators, un viņš nesaprot, un viņš turpinot darīt kaut ko, turpina gribēt būt operators. Kaut kādā ziņā, ja tu esi šajā lietā, ko tu dari, tev ir jābūt tur līdz galam. Tādā ziņā, ja tu nodarbojies ar video, tev ir jābūt tam azartam, tev ir jāmeklē informācija par to un jābūt tajā vidē, nevis jāuzskata, ka tās kā pārejas laiks. Es domāju, ka kaut vai kameras manuāļi ir jāzina, ir jāizlasa, jāzina, kā tehnika uzvedās, kā viņa iedarbojās ar laikapstākļiem, kā jāuzvedās uz laukuma, jo mēs esam tie, kas ir visu laiku uz laukuma. Mēs neesam vispār prom.
kaut vai tas ir kādas drēbes ir jāvelkā. Visi kino ļaudis daudz mums ir melnās drēbēs, jo bieži vien ir kāds atspīdums vai kas, un ja tev ir sarkana cepura, diemžēl to sarkano cepuri paman labāk nekā melnu cepuri, vai arī jābūt klusam, vai jābūt telefonam izslēgtam, vai kaut kādas standarta lietas, kuras, lai netraucētu procesu. Es negribētu teikt, ka katram ir jābrauc šajā informācijas laikmetā uz arī rūpnīcu, lai iemācītos par kameru un dabūtu certifikātu. Ja tu vari to noskatīties YouTube un izlasīt visu, to jau redz cilvēkā, vai viņš ir pietiekami uzcītīgs, vai viņam interesē šī profesija un šī tehniskā lieta, vai tas ir tā vienkārši, lai pavadītu laiku, nopelnītu kaut kādu lieku naudu, kamēr nonāks pie kāda cita savu sapņu. Es labprāt pieeju vairāk un izvēlos projektus, kur man ļauj radoši izpausties, ka man ļauj vairāk domāt par fokusu pašam, nevis pienāk klāt un man norāda, kas man tieši jādara un tam līdzīgi, bet tikpat labi viņi var būt ļoti tehniski. Tas arī attiecīgs no projekta. Ja ir kaut kāds projekts, kurā kaut kam ir jānotiek tieši tā, kā tam ir jānotiek, un tas visu laiku būs, tas vairāk uz reklāmām droši vien ir attiecināms. Kad visu laiku būs kaut kādi gājieni un tam līdzīgi, kur ir nepieciešama tikai precizitāte, tas īsti laikam nav priekš manī, bet šādi projekti arī ir. Es katrā ziņā viņus mazāk izbaudu.